Labrīt, labvakar, mūsu sporta draugi, dāmas un kungi. Šodien mēs ejam pastaigāties kopā ar Guntu Lebedoku. Paldies, Gunta, ka piekriti. Un, ja man jāsaka kāds ievads, kas ir Gunta? Gunta ir skrējēja, orientieriste, taku skrējēja. Un, protams, ka Gunta ir mūsu visu iedvesmotāja, jo mēs visi gribam skriet ilgus gadus un darīt to regulāri un forši. Un tāpēc mēs gribam zināt, Gunta, kā tev iet? Kā man iet? Uz vispārējā fona būtu kauns teikt, ka īstenībā man noteikti iet tik labi, kā nekad manā iepriekšējā dzīvē. Es esmu pensijā, es varu darīt, ko gribu. Es varu skriet, orientēties. Mazbērni ir paaugušies. Ik pa brīdim man iedod mīļotos suni, ar kur es varu šeit pa mežu pastaigāt. Super. Varbūt būtu labi vairāk orientēties ārzemēs. To īsti nevar, bet pietiek jau tepat. Varbūt sāksim ar... Nesen bija vilks. Vilks tāda interesanta lieta. Mūsu taku skriešanā Stirnbukam, man liekas, ka ir bijuši 6 gadi, kopš notiek. Un jūs esat visus 6 noskrējis, vai ne? Noskrējusi, laikam, būs pārspīlēts. Pirmos 2 es tiešām centos skriet, jā. Labi, nesen bija. Kā gāja? Ļoti labi. Neticami labi. Īstenībā ļoti patika. Tie pirmie 30 kilometri, tie bija tā kā prātā, bija tautas dziesma savu laiku dubļus bridu. Jā. Un tad es domāju, ka ja būs visi tie kilometri tādi, tad es neiekļaušos kontrolēkā. Bet pēc tam pārgāja. Palika labāk. Nē, ļoti, ļoti patika tiešām. Jāsaka, ka laikam nav neviena vilka, kurš man nebūtu paticis. Bet tā jums tie apmēram 70 kilometri. Tas nav tāds baigās mokas, tīri izdarāms? Nē, īsti mokas nav. Nevar citēt anekdotas svešvalodās. Šoreiz bija tie pēdējie kilometri apmēram pēc tā stāsta. Košečka, ja šo kapeļku, bet es kaut kā parasti rēķinu. Teiksim, ir 10%, 15%, visādus tādus galvas rēķinus. Šajā vilkā īstenībā bija tā, ka vienā brīdī man tā rēķināšana nojuka, rēķināt man patīk. Bija noskrietas 3/4. Es tā tagad smuki izdalu. Ir pagājušas gandrīz 10 stundas, tā tad vēl 4. daļa klāt. Pārāk īss. Un tad es pēkšņi apveru, ka jāreiz zina jau ir, ka ir jau 4. daļa, nevis 3. Bet tā kā izrādījās īsāks nekā bija domāts. Tad bija, tiešām pēc šī vilka nebija nekādu problēmu. Nemaz. Ok. Es varu sadarīt, ja es būtu skrējis vilku, man būtu daudz visādi problēmu, gan distancē, gan pēc tā. Bet tas ir atkarīgs, cik tu it kā tos savus spēkus tur ieliec. Jo pirmie nebija viegli, tāpēc, ka centos skriet. Tagad saprotu, ka es tik ilgi vienkārši paskriet vairs nevaru. Tā tad ir drusciņi var uzskriet vietām, un pārējais ir vienkārši raiti jāiet. Tas arī viss. Viss stratēģija tad jums ir ātri iet? Jā. Un uzskriet, kur var. Un nebremzēties kalnos. Es dažreiz, man liekas, no visiem bukiem, jau tā tad ir, jau 18. gadā bija pirmais, kur es nejauši nokļuvu. Man te ir tāds komandas biedrs klubā Valdis Sirsniņš, ar kuru mēs orientējamies trešdienās parasti kopā. Un viņš man stāsta par bukiem vienmēr. Biju bukā, tur bija tā un tur bija šitā. Es biju dzirdējis, protams, par buku. Domāju, labi, aizbraukšu. Tas bija Piebalgā. 18. gada jūnijā, jo bija viens vikends bez orientēšanās. Parasti tāda nav. Noskrēju zaķi. Es domāju, tas bija ļoti netipisks buks, jo bija pārsvarā pa pļavām un ganībām. Jā, tur varēja izlaust potītes. Bet man bija vivo barfuti. Un es biju pieradusi, un ar tiem barfutiem tā ļoti veiksmīgi varēja potītes neizlaust. Tā likās diezgan dīvaini, jo tur bija te zaķī pilns ar meitenēm, kuras no kalna paskrien, pret kalnu neskrien. Sapratu, ka sanāk forši. Un tad tajā rudenī bija arī viens vikends, kad varēja, tad bija Līgatnē lūsis. Es domāju, nav ko tur, paskriet ātri es nevaru. Tātad vajag baudīt ilgi. Līgatnes lūsis man likās lielisks. Un tad jau bija abonements. Un gan īstenībā 2 izlaisti buki kopš tā laika dažādu apstākļu dēļ.
2 posmi tikai izlaist? Jā, pagājušajā gadā stabilētam. Pagājušajā gadā. Jā. Nu jā, tad vienkārši es ļoti, ļoti slikti jūtos. Man te piebrauc komandas biedrs pie durvīm un es sapratu, nē, zinot, kas tur būs. Tas bija tas posms, kur lija Kur visu te laiku. dubļi, jā, ka man koordinācija nevisai un negribējās nevienu apgrūtināt ar to, ka kaut kas var gadīties, tad tur nē. Un otrs iznāca šopavasar. Pats pirmais posms, kur bija viss ieplānots, noiet pārgājienu un pēc tam braukt uz Kurzemes pavasari. Bet nu, mēs ar Titu Freimani aizbraucām līdz Buka starta vietai un sapratām, ka ja nu gribam uz Kurzemes pavasari, tad diemžēl nekāds pārgājiens nespīd. Ok, nu jā, tur bija sniegs atkal. Nu, jā, tur bija sniegs un galvenais tur tā loģistika, jo vēl varētu drusku mēģināt, bet bija skaidrs, ka pēc tam netiks vairs ārā. Nu labi, bet tāpat sanāk no 18. gada un pārsvarā es saprotu lūši. Pārsvarā un lūši, vilki. izņemot kaut kādus ekstrēmus gadījumus. Labi. Un pārējo nedēļu aizpildu orientēšanās? Jā, cik tik vien var. 3 magnēti vasaras sezonā, 2 ziemas. Un ziemā nu par laimi ir dēla suns, kuram pa dienu ir garlaicīgi. Nu, tad visu dienu vidi ir lēnā garā ar suni. Ok, sanāk tā, ka ja nav orientēšanās, tad ir suns. Ja nav suns, tad tāpat ir kaut kādi treniņi. Nu īsti treniņi, es nezinu, Pietiek. pietiek. Nē, nu, magnēti gadā sanāk, man liekas, pāri pa 100. Nu, suns. Nu, dažreiz ir ātri soļošana uz sabiedrisko transportu, jo nu, te tā dzīves vieta ir tāda forša, bet gadās visādi, ka nevar aizbraukt. Visbiežāk netiek, teiksim, brīvdienā no teātra un tā, nu tad arī ir ātri soļošana pa ielām. Tīri labi sanāk. Ok. Nu labi, kas jūs dzen uz visiem tiem posmiem? Tik daudz. Nu, tāpēc, ka man tas patīk. Nu, es nezinu, kas dzen bļitkotāju sēdēt uz ledus. Man liekas, tas ir daudz, daudz ekstrēmāk, jo tur ir augsti un tā. Vai kas dzen mednieku tur stāvēt uz masta. Vai vispār kas jebkura cilvēku liek viņam kaut ko darīt. Tāpēc, ka viņam tas patīk. Un otrs, ka buks, protams, nu, nekur ārpus buka, es godīgi sakot, laikam neesmu skrējusi. Vispār, nu tad, kad bija kaut kādas pierīgas spēles, tad kluba biedram par prieku kaut kādus krosus, kas man nemaz nepatīk, kur ir īsi. Nu labi. Es esmu daudz dzirdējis no jums par rogainīgiem, Jā. magnētiem, protams. Kas ir kaut kāda varbūt jums iecienītākā disciplīna? Orientēšanās jau daudz dažādi tagad ir. Es pat nezinu, svarīgi, lai distance būtu interesanta, lai sagādātu baudu. Nu, es te nesaukšu vārdos dažas pēdējās, kur tā diezgan dīvaini. Tu, teiksim, samaksā tos 25 eiro un tad 2 dienas pēc kārtas tu dabū, grūti pateikt ko. Bet, jo Latvijā jau ir tā, ir, teiksim, 20 vīri elitē un 10 sievietes elitē, pavisam mačā 500 dalībnieku. To distanci plāno tiem pirmajiem. Un vēl kādiem junioriem. Pārējiem tur kā nebūtu. Bet, jāsaka, kā katram kārtīgam šādam te, ko dod to šņauc. Nav jau vajag aizvēli, varētu šņaukt. Teiksim, būtu 5 vietās tur aizbraukt pašņaukt, bet nav. Parasti ir tikai viena, tur iebrauc. Bet tāpat jau, orientēšanās notiek visu laiku. Praktiski jā, pateicoties magnētam. Jā, un arī viss nogals, vai ne? Jā. Protams, ir dzīves dināmas izaicinājums, tāpēc, ka atkal, kad tu neesi baigi jauns un ekonomiski spēcīgs, līdz šejienēm es suni parasti nevaru, bet tur ārā var tikt, es domāju. Mežiņi tikai. Te ir tā leģendārā bišu mūža, kur pat kaut kas notiek. Jā, es tās sakots bišķiņ. Ok, kur Latvijā ir foršākie meži? Foršākie meži? Labs jautājums. Forši ir pie Smiltenes tie īstie, kur ir, teiksim, kur nav šausmīgi džungļi, kur nav krituši koki un izcirtumi no vienas vietas. No Pierīgas nenoliedzami Buļu sala, Bumbu kalns, Mangaļsala. Tur ir vienmēr prieks. Protams, atkal lietas, kuras nebūtu nabaga. Oh my God! Kā mēs tiksim no šejienes ārā? Ejam tur? Jā, parasti mēs ar suni no koku pēnas pie garā nelienam. Bet tagad, kad tu tā ej un neplāno, tad nonāc arī, ka
Tiešām šeit nekad nav pat. Man no Buļļusalas ir bērnības traumas. Man liekas, tur var iet tikai tie, kas reāli to karti māk lasīt. Bet tur jau ir arī kāds celiņš un kāda stiga. Tur nav tā, ka tikai ir kaut kādas pumpiņas un mētras. Tā, pa turien, man liekas, var tikt ārā. Žēlīgais. Tur. Nu labi, pastāstīja, Gunta, kā bija agrāk? Cik sen jūs nodarbojaties ar orientēšanu? No 72. gada 25. māja, tas tā tad ir cik? Tā, vārds joks, bet kaut kur jābūt caurumam. Varbūt ejam apakaļ? Nē, es domāju, ka te iziesim, jā. No 72. gada 25. Jā, tas māja. bija pirmais meridiāns. Magnēts bija Rīgā jau no 69. un Cēsīs bija tā centu izraists Jānis Krūze un otrs bija Andrejs Kalvāns, un viņi bija sadomājuši, ka vajag pie Cēsīm arī. Un es toreiz dzīvoju Bērzainē, tur, kur ir bijušies skolotāja institūts, un viņš to, viss kārtībā, esam atpakaļ mežā. Un turpat lejā bija Raiskumproks ar visu Gaujas tiltu, un toreiz vēl improvizētu biatlonu šautuvi. Nu, īstenībā tas stāsts ir tāds, jā. Es, kad gāju skolā, es biju tāds grāmatu tārps un matemātikas mīlētājs un visādi tā, viss kārtībā, esam pavisam labi. Un tad notika daudz visādi sporta pasākumu savādāk. Un bija arī biatlons pilnīgi savādāks nekā tagad, bet slēpoja šāva. Un Cēsīs bija, priekuļu šautuves nebija vēl, bet tajā Pārgaujā bija tāda improvizēta šautuve, kur aizaugušo tagad var redzēt, un tur notika mači. Un apmēram gadu pirms tā 72. bija kaut kādas biatlona sacensības. Galvenā sekretāra bija Ainas Krastiņas vecmāmiņa, Ainas Krastiņa. Viņa bija sporta skolas direktora, un viņa teicamajam C1. Vidusskolas sporta skolotājam Trēmanim jautāja, vai ir kāda meitene, kas prot veikli rēķināt. Jo tur pie tam viņi bija paņēmuši to sistēmu no orientieristiem, ka tas biatlonists atslēpo, viņam tur izrēķina laiku, pieskaita soda punktus un karu zaukliņas. Tātad man paņēma tur līdz rēķināt, izrādījās, ka sanāk labi. Tad no tā laika es tur regulāri braucu rēķināt, jo mācījos labi, no skolas man laida. Tad vienā tādā skaistā saulainā februāra dienā bija sacensības, un tur bija puiši biatlonisti, un tad man bija skaista cepura, un mēs tur sākām runāties. Tā izveidojās tāds vēstuļu romāns, īsti veclaicīgā sarakstē. Jāsaka, pilnīgi bez kā cita, bet tikai sarakstīšanos. Tad es pie sevis sāku domāt, ka ir ļoti neērti, ka te cilvēki ir sportisti un cīnās par medaļām un vispār izskatās tik lieliski uz sniega slēpojot un šaujot un tā. Un man vienīgais priekšmets, kur man dāvināja trīnieku, ir fizkultūra. Un tad es tā pamazītēm sāku skriet tieši tur, jo tas man no mājas bija tūpts, tur tā mēģināja skriet, grūti bija. Bet kaut kas acīmdzot nāca par labu. Tad pēc tam pagāja gads un parādījās šis te paziņojums par orientēšanos. Man likās saprašana drusku ir, paskriet varu, jābrauc uz to meridiānu. Tā pirmā reize līdz galam es tiku, bet tā saprašana bija minimāla. Karta arī bija uz rota printa, melna, balta. Jā. Bet tas bija arī tas gads, kad es beidzu vidusskolu. Un tur atkal ir stāsts, varētu teikt, drīzāk emocionāls un dīvains, jo tas ir 72. gads, padomju laiki. Tas priekšstats par dzīvi vai karjeru, man liekas, lielākai tiesai jaunieši bija nekāds vai es pat nezinu kāds. Man bija lielisks matemātikas skolotājs Jānis Endeli, draudzīgā aicinājuma atjaunotājs. Un bija visādi citādi paši skolotāji. Viņš tagad teica, bērns, jums vajadzētu uz Maskavu matemātiku. Es teicu, ko? Uz Maskavu nemūžam. Ne, es gribu, ne man vajag. Tad vēl bija versija, varētu studēt valodas. Bet tad es padomāju, labi, studējot Latvijā vienalga. Vai nu matemātiku, vai nu valodas. Es biju tādu mīkstāku šādu. Kur tu nonāci? Tu nonāci padomju skolā. Kur, labi, matemātikā mazāk, valodās vairāk, tev būs jādzina ideoloģija. Diezgan vismaz kopš Čehoslovākijas notikumiem 68. gadā, es diezgan skaidri zināju, kas ir kas.
kaut arī daudz man neko nestāstīja. Un tuvākajā ģimenes lokā īsti izsūtīt to nebija, bet bija mātes brālis, kas bija attiecīgi bijis kara beigās izpalīgs un pēc tam nometnēs filtrācijas un leģionārs un atsūtīts mājās nomirt. Bet atdzīvojies un nodzīvoja pēc tam līdz 90. Bet tas viss nāca gaismā pēc tam. Bet man bija skaidrs nekāda padomju skola. Nu, tad gana dīvaini bija viens no pēdējiem eksāmeniem. Nu, kā toreiz Cēsīs liela vidusskola, liela zāle, sēž tur 100 skolēni, rakstīs sacerējumu. Atnāk vīriņš un saka, ziniet, jaunieši, es esmu Cēsu mežrūpas saimniecības direktors. Mums ir ļoti vajadzīgi izglītot jaunieši, tāpēc mēs jums piedāvājam, dodam stipendijus, izstudējiet meža saimniecību, varēsiet nākt atpakaļ. Un es domāju, ak, Dievs, cik forši. Pirmkārt, man nebūs jābrauc uz Rīgu. Otrkārt, tas taču ir tik interesanti. Mežs un puķītis un kociņi un putniņi akvai. Nu, tā es nolēmu, ok. Eksāmeni nolikti, atestāts rokā, dodos uz šo mežrūpas saimniecību, es, protams, nevienu nepazīstu. Bet es ieeju pie sekretārs, saku, jā, man vajag pie direktora. Man ielaiž. Viņš saka, labdien, jūs teicāt, ka jums ir vajadzīgi stipendiāti. Viņš paskatās uz mani, saka, nu labi, un jums ir arī tur kāds izglītības dokuments. Viņš saka, nu jā, kur te ir atestāts, es saku, bet ir viens četrnieks. Viņš tā pastāst, un man domā, nu īstā atnākus baigi, viņam vajag tādu ar vienu četrnieku. Pārējie tādi trīnieki. Nu tad viņš paņem to atestātu, un tajā brīdī viņš tā kā negrib laist prom. Nu, jāsaka, cilvēks acīm redzot arī īsti neaptvēra, ka tas ir tukšs numurs, bet, nu, viņam vajadzēja. Aizbraukt uz Jelgavu, iesniedz dokumentus. Konkurss bija ārprātīgs tur. Pie tam ļoti daudz meiteņu, no kurām lielākā daļa zinājuši, ko viņas iet, tāpēc, ka viņas nāca no attiecīgām dinastijām. Bet, nu, labi. Dokumenti iesniegti. Mēs satiekamies pie matemātikas skolotāja, jo viņš tā ļoti par mums turēja rūpi. Un no tiem 25, kas beidz, laikam 23 iestājās augstskolās uzreiz. Un, nu, bija ļoti, matemātikas klasa tā bija. Viss vidzemes tādi gaišākie prāti savā ziņā. Nu, visiem prasa, es tur uz medicīnas institūtu ļoti daudz gāju uz politehnisko, toreiz tas bija automātikas skaitļošanas tehnikas fakultāte, matemātikas fakultāte Latvijas universitātē. Nu, visādas lieliskas lietas. Viņš tā man pastāst, ko tad jūs, bērniņi? Es saku, es meža saimniecību. Viņš domāja, ja viņš man tagad teiks, ņemiet ārā, es aizbraukšu un izņemšu, jo nav jau nekā gudri, bet man likās forši. Un viņš saka, nē, mēs visu to dabu postam, kādam jau jāsaudzē. Nu, tā arī. Aizbraucu, nolika eksāmenus. Iestājos. Pirmie pāris gadi bija vispār ļoti forši, tāpēc, ka tiešām bija putniņi, puķītis, ķērpīši, sūniņas, tagad visus latīniskos nosaukumus zinu. Nu, jā, un tad, tā kā bija nedaudz orientējusies, bija kaut kādā anketā ierakstījusi, ka esmu orientējusies. Nu, tas nekas, ka 3 reizes, bet... Nu, tur bija ļoti aktīvas meitenes toreiz fakultātē. Toreiz Juris Žilko bija treneris, viņas man uzreiz uzmeklēja un teica tā, mums ir treniņu grupa, mums ir treniņi, bet jānāk kārtīgi. 2 vakar nedēļā sporta zālē, tas un tas, sestdienās, svētdienās sacensības. Nu, aizgāju, iepatikās komanda, Juris Žilko nenoliedzami bija ļoti harizmātisks. Nu, tad jau ar to pašu arī sākās tajā pirmajā, neņemam galvā. Jau pēc pirmā kursa jau bija tīri labi. Tad gan sanāca, ka es kaut ko pārcentos, pārtrenējos vēl kaut ko. Saķēru meningītu 2. kursa sākumā. Nu, jāsaka, kopš tā laika īsti vairs nav ne saprašanas, ne spēka. Bet, tā bija. Gods, kam gods tur man ļoti, ļoti palīdzēja. Mans bijušies vīrs, mēs bijām kursa biedri. Viņš stipri par mani rūpējās, jo meningīts nav nekas baigi forši. Tad man teica, tikai tagad neatsāciet skriet. Vismaz pusgadu neko. Citādi jums vecumdienās būs problēmas. Es domāju, kādas vecumdienas? Man vajag skriet, es gribu. Un līdz ar to jau pēc pāris mēnešus pēc tam jau bija kaut kur brauc vārpus izlasē uz kaut kādu Permu vai Novosibirsku orientēties uz slēpēm. Kas gan galīgi negāja uz slēpot, neprotu, var teikt nemaz. Bet pārvietoties uz slēpēm var. Bet slēpot nav skriet? Kā lūdzu? Slēpot nav skriet. Slēpot nav skriet. Nē, es biju par cik Cēsīs slēpot lika visiem, tad uz slēpēm es biju stāvējusi. Bet vēlāk es tādu maz brītiņu jau pēc pirmās augstskolas mēģināju pamācīties sporta akadēmijā. Tur bija leģendārais kops. Viņš rādīja man pāriem un teica, paskatieties, viņa slēpo.
Viņi slēpo ātri, un viņi to darīs, bet paskatieties, cik šausmīgi viņi to dara. Jo, iespējams, ka es tur apslēpoju meitenes, kas man bija kursā, bet drusku no tehnikas viņš man kaut ko arī iemācīja. Bet tā ir, ja tu esi tāds diezgan nekoordinēts, tāds kā es, tad tu tāds esi. Labi, bet kaut kādi tādi sporta, ko varētu teikt, panākumi tajā laikā? Bija pamazām 76. gadā, tas ir pēc 3 gadiem es izpildīju sporta meistaru, kas bija milzīgs sapnis un kas tad bija ļoti, ļoti grūti, jo Latvijas izlase faktiski bija tāpat PSRS izlase, tikai, cik tur ļāva un cik tur laida, bet man bija pretī Jālija Dābola, Lilija Ždano, tagadējā Ināra Gipsle. Bija, teiksim, ja tagad elitē 10 sievietes, tas ir brīnums, tad bija 20-30. Kad man pirmoreiz paņēma Latvijas 2. komandā uz Igaunijas 74. gada oktobrī, ak, Dievs. Es domāju, ka tu esi 2. desmitniekā Latvijā. Tas ir vispār. Un to meistaru izpildīja pie Lizdolas ezera 76. gada augusta sākumā. Un noteikums bija tāds, tev ir jābūt pirmajās 3 vietās Latvijas čempionātā. Latvijas čempionātā nebija tā kā tagad, tur tev ir sprints un vidējā un kas viss ne. Tad bija pavēle un stafete un vēl bija pagarinātā maratons. Tā tad reāli gadā tu varēji, tev bija 3-4 iespējas izpildīt sporta meistaru, bet tad tev bija jābūt trīniekā, kas principā bija, manuprāt, nereāli. Bet tajā reizē sanāca tā, ka mums ar Alīdu bija sekundē vienāds rezultāts pa 3. vietu, un noteikumi bija toreiz tādi, kurš agrāk startējis, tas ir augstākā vietā. Tā es to savu meistaru 76. gadā dabūju. Tad bija labi gadi, gan 77., 78., 79. uzvarēja Latvijas čempionātā jau pa īstam amatā, toreiz pāri amats tiltam, kur tagad ir viss izcirsts un izskatās briesmīgi. Un tur? Tur. Tur un tad var tur pa labi vēl. Okay. Te var riņķot un riņķot. Un tad bija skaisti gadi. Un tad bija tāds drusku modē draudzēties arī ar citu valstu sportistiem. Un pat nezinu, kā tie sakari sākās. Mēs tikko ar Arno Līdz bijām apē, tur pie Veļķeru uz lieliskām sacensībām, tad atcerējāmies. 78. gadā atbrauca Šveices strādnieku sporta biedrības Satus uz apmaiņas pasākumu. Tā kā uzņēmējos tur bija Līdz un Sloviņš un tad tas pasākums bija tāds ļoti, ļoti viņiem iepatikās. Viņi uzaicināja Daugavas delegācijas, bija tad Daugavā jau pēc augstskolas, uz Šveici 79. gadā, uz 10 dienām, 8 cilvēkus. Nāksies līdz atpakaļ. Tad bija arī Arno Līcis, Sloviņš, Limbērns, Cebulis, Sarmīte, toreiz Padējeva vai jau Ziediņa, Andri Jansone un Ieviņa Līdzi. 8 mēs bijām, un vairāk neviena. Tur bija domāts, ka vēl kādam jābrauc līdzi, bet nezinu, kā tur tos dokumentus, kā tur visu. Bet fakts kā tāds pilnīgi neticams, mēs aizbraucam uz Šveici 79. gadā. Un kāda bija iespēja? Fantastiski. Tur gan bija. Mēs bijām uzaicināti tur uz kaut kādu tipu strādnieku festivālu, lēnām te augšā. Tādu strādnieku festivālu, kur bija viss kas, un tā skaitā ļoti minimāla orientēšanās. Kāda 5. daļa no magnēta. Bet mēs tur skrējām un sanāca labi. Un tur bija arī toreizējais Šveices jaunatnes izlases treneris Rudijs Vasmers. Viņš tā uz mani pasties, un viņš teica, ziniet, mēs jums nākamgad atsūtīsim izsaukumu uz Šveices daudzdienām. Jums vajadzēs tikai atbraukt, mēs jums visu nodrošināsim. Jauki. Tā mēs tur paskraidījām, pabrīnījāmies par visu, kas tur ir. Bija liels kultūras šoks. Jāsaka godīgi, kad es atbraucu, es negribēju dzīvot nevienu dienu. Vispār negribēju dzīvot. Un tad es domāju, ka Dievs, ka šeit nekad tā nebūs. Pagāja pat ne 20 gadi, 96. gadā braucām uz Šveices daudzdienām jau no šejienes. Un es domāju, jā, es tur esmu, es tur varu skriet. Bet vienalga tā kā tur, tā šeit nebūs nekad. Jā. Bet, kas attiecas uz to pārējo, tad nākamajā gadā es ar savu izsaukumu vēstuli, kur godīgi pārtulkoju no vācu valodas. Tad es arī pa to vidi biju mācījusies gan vācu, gan angļu, kas bija netipiski padomu laikam, bet tur, ja gribēju, tad varēja, jo nekāda tulka mums nebija. Pārsvarā mēs bijām vāciski runājošā daļā, un tā mēs arī tur paši iztikām ar savu valodu. Un, tad es paņemu šo vēstuli apzīmogot, aizēju uz toreizējo Pēteris Tučkas iela 4 un saku, redziet, man te ir izsaukums Šveices daudzdienām. Tas man pastāv, saka, piedodiet. Ja padomju valsts nav ieplānojusi jūs tur sūtīt, jums nekā tur nav ko darīt. Tā arī tas beidzās.
Tā arī neaizbraucāt. Protams, kur tad? Tā es arī nekur īsti orientēties. Tajā laikā ārpus Savienības netiku. Nu, bija, kas brauca, bet Alīda jau tas jau bija gandrīz pēc neatkarības. Un bija arī daži, kas brauc uz šādiem tādiem mačiem. Nu, tur bija visādas anekdotas, piemēram, par to pašu. Vīriešiem bija mačs ar Somijas armiju, bet tikai vīriešiem. Un skaidrojums tāpēc PSRS nestājas federācijā. Bija ļoti vienkārši, ziniet. Tad mums ir jāielaiž visādi ārzemnieki un jādod viņiem kartes, bet kartes tas ir slepens materiāls, un mēs to nevaram atļauties. Uz ko skandināvi bija teikuši, pak, tad neuztraucieties, mēs atbrauksim pie jums ar visām kartēm. Tā kā tur tādi jociņi netrūka, bet tā vai? Kā nu bija, tā bija. Nu, un tad līdz kādam 80. gadam gāja viss ļoti jauki un labi, iespēju robežās orientējos. Bet, piedzīvo vecākā meita 81. Un tad bija tāds vairāk mazāk pārtraukums. Skrienot šad un tad druskuēt, cik varēja. Līdz nāca 92. gads, kad uz Ringenu uzaicināja 1000 latviešu, 1000 lietuviešu, 1000 igauņus ar noteikumu, ka tikai jāizbrauc. Nu, un tad bija man tāds sens komandas biedrs, leģendārs orientieris, organists Andris Kosmačovs, kurš bija saticis uz ielas man bijušo radinieku un teica, klausies, 1000 latviešu brauc, Guntai tur jābrauc. Un viņš atnāk mājās, saka, es saku, tu ko? Nē, es vairs atceros, kā karte izskatās, ne vispār, un kur tad? Bet jābrauc. Nē, uzzināju, ka var paņemt meitu līdzi. Vecākai meitai Annai bija toreiz 11 gadi. Un man likās, ka tas būtu viņai tāds lielisks piedzīvojums, aizbraukt. Tur sanāca, bija ar visādiem sarežģījumiem, tur vesels stāsts, jo mēs pavasaru bijām Tirzā. Tur tie bija tie trakie laiki, kad nekā nebija. Bija kaut kāda minimāla bērnu nauda un taloni, un vispār nekā nebija. Un mēs tur mitrinājāmies pie draugu ģimenes un palīdzējām slaukt govis, kraut sienu un tam līdzīgi. Bet tāda iespēja bija, un mēs kopā ar madoniešiem Pedro Blumberga vadībā iekļuvām madoniešu autobusā un mūs tur aizveda. Bija fantastiski. Protams, ar to skriešanu man gāja kā gāja, jo bija super uzņēma armijas teltis, aprīkojums, armijas virtuve, bet es pat centos gandrīz ēdus tikai to, ko lika bļodiņā. To, ko varēja iebast kabatā, tas viss tika liks somā un vests mājās draugiem, bērniem un vēl visam, ieskaitot tukšās limonādes pudeles pat. Tad bija buņģiņu lasīšana bērniem. Jo buņģiņi maksāja puskronu. Puskrona toreiz bija 13 Latvijas rubļi, tas bija diezgan daudz. Un tā man meita sakrāja savu naudu pa buņģiņiem, nopirka savai Barbijai Kenu. Tad labākais bija tas, ka mēs ieraudzījām, ka arī bērniem var super uztaisīt orientēšanos, kad pie mums tad nebija. Bet Ringenā bija tā, ka arī tam 10-gadīgiem, 11-gadīgiem ir interesanti un forši. Un tad arī meita sāk orientēties vēlāk Ausekli, tur gan pie Tamāras, gan pie Vubietā. Tad varam tur ko izmest. Ar to pašu sākās atgriešanās. Tad jau bija skaidrs, ka... Kā padomju laikā tā orientēšanās tāda sabiedrība bija tāda aktīva? Un tā bija ģimene. Es domāju, ka tad tā tiešām bija ģimene. Tad tagad nesen es nejauši nopirku grāmatu Rulmaņu piemiņai, ko bija izdevuši saldnieki. Kaut kā nejauši kaut kādā otrajā elpā. Un atšķīra. Un tur bija tik fantastisks teksts, ka viņš raksta, tu atbrauc. Tu ienāc, un tu redzi, tur ir Aņķis, tur ir Rodža, tur ir Alīda. Un tu zini, ka tā ir tava ģimene. Tagad kaut kādā mērā tas tā ir. Bet ne jau mainījušies laiki, mainījušies ātrumi. Tad bija tā, ka ja tu ej pa ceļu uz sacensībām, jo pārsvarā mašīna nebija un brauks kāds orientieris, viņš tev paņems. Tagad tas dažādu apstākļu dēļ nav iespējams, ja vien tu neesi iepriekš sarunājis, ka tu turies un tev paņems. Jo ne viņam ir laiks uz tevi skatīties, ne viņš arī to darīs. Vienīgi, ja viņš tev ir ļoti, ļoti pazīstams. Jo atceros, tas bija tāds unikāls gadījums. Braucām no Meridiāna, jo tad jau nebija 3 magnēti nedēļā. Bija 1 magnēts, un tas pats bija bišķi pavasarī, bišķi rudenī. Cēsīs bija caur vasaru. Tad es dzīvoju tā kā Salaspēlī. Un bija tāds vecs sopelis ar dievus pusēm, kur es ar lielu piepūli stūrēju, bet, ja tu gribi uz mežu, tev nekas cits neatliek. Mēs kaut kā iebraucam Rīgā, un pēkšņi kaut kas notiek tajā mašīnai. Viņi ņem un apstājas tur Juglā, kur tagad ir tā kā tas aplis, tad tur arī tik smalka vēl nebija, tā kā, lai grieztu pa kreisi. Un mašīna noslēgta nav. Izlec ārā, un man tur vēl bija kaut kādas līdzīgas kundzītes, ko brauc. Ko tagad darīt? Apstājas kaut kādi čaļi,
kaut ko tur saka, nu kas tur būs, vai kā tur maksās, vai kur vilks. Un pēkšņi es ieraugu brauc mašīnu lukturīti. Šķiet, kad man zvaigzne. Es saku, neuztraucieties, viss tūlīt būs kārtībā. Un tad tiešām viņi mūs ierauga, izkāpj, kaut ko tur paķimerē, un mēs aizbraucam. Un tad man likās tāds fantastisks piemērs, ka lūk, nu, orientieris satiek orientieristu un viss notiek. Nu, tagad jā, ir citādi, bet... Un kaut kādā ziņā, man liekas, jau tā sabiedrība ir tāda bišķi noslēgta arī tagad, bet... Tādēļ, ka ir cits ritms, cits nodrošinājums, jo nu, tā jau tas ir, ka jo tu esi... Kad es bērnībā braucu uz orientēšanās mačiem, tad man arī bija tāda sajūta, kad, ja mājās nav ar ko tikt, tad izaiz ceļu un pirmā vai otrā mašīna tev paņems un aizvedīs. Nē, nu tagad jau arī apmēram ir tā, ja tu uz magnētu vien vari kaut kā tikt, tad mājās jau vienmēr tu atradīs, ar ko aizbraukt. Bet, nu, protams, tad ir jāpameklē. Nav tā, ka... Un, protams, ir ļoti labi būt neatkarīgam, ja tu vari. Ja tu nevari, tad, nu, tad ir citādi, jā. Tad tu varbūt centies kaut kādā citā veidā to kompensēt. Kā pats orientēšanās sports ir daudz mainījies? Un skaidrs, tagad visādas distances izdomāts. Ir, jā, nu, protams. Agrāk, man liekas, tāds rogainīgs, man bērnībā rogainīgs pirmais parādījās, es pašu pirmo tā kā nogulēju. Tad biju Cēsīs, strādāju skolā, jo, nu, tas tās bija tāds, ka es dzīvoju Salaspilī diezgan ilgi. Bet, kad es sapratu, ka mans vecākais dēls, kuram bija toreiz 10 gadi, ir ļoti talantīgs orientieris, tad es sapratu, ka ir pēdējais brīdis atgriezties Cēsīs, kur ir apvidus. Un to mēs arī izdarījām. Un līdz junioru vecumam jau viņš ļoti nopietni arī nodarbojas un labi gāja. Nu, pēc tam ir atkal tā izvēle, vai nu tu strādā un pelni, vai kāds cits maksā par to, ka tu orientējies. Bet nu, tagad man ir, protams, no 4 bērniem karti rokā kādreiz ir paņēmuši visi. Nu, jaunākā dēla ģimene ar 2 mazmeitiņām ļoti aktīvi skrien. Tāpēc man likās, ka jūs esat no Cēsīm. Jā, nu es Cēsīs gāju vidusskolā, pirms tam es kādu laiku dzīvoju Raunā. Kas interesanti, kad gāju 1. klasē, mācījos vienā skolā leģendāro Kārli Magoni, bet tad man, nu, pat neiedomājos, cik šis cilvēks tomēr būs Latvijas orientēšanās sportam nozīmīgs. Kaut arī tagad viņš tā kā aizgājis pagrīdē un neviens pat īsti nepiemin to. Bet, nu, protams, cilvēks ne ar to vieglāko raksturu, bet viņa kartes bija, nu, manā uzturē Magona kartes ir bijis etalons. Pilnīgi. Nu, tagad arī savādāk tiek zīmēts. Tagad ir citas tehnoloģijas, tagad ir attiecīgi viss no gaisa jau ir redzams, bet nu, ļoti labi var just, kurš ir vienkārši paņēmis to, kas no gaisa, izmetis lieku ārā un savienojis, un kurš ir tomēr aizgājis un apskatījies, kā tas izskatīsies, kad cilvēks tur skrien. Atšķirība diezgan liela. Ok. Tā, kad ejat orientēšanās distancē, bieži kļūdas sanāk? Nu, nepārāk. Godīgi sakot, nepārāk pēdējā laikā. Nu, viss jau ir atkarīgs arī no ātruma. Tajā brīdī, kad tev tas motors nevelk tā, ka tu vari atslēgties, tad tas notiek diezgan reti. Nu, arī kartes ir citādas. Bet, nu, gadās stresā un satraukumā. Nezinu, ļoti patīk stafetes. Gan tā kopības izjūtas dēļ, gan arī daudz saka, ka viņiem stafetes nepatīk, tāpēc, ka baidās no atbildības un no tā, ka tur kādu iegāzīs. Bet nu, mēs jau ļoti reti cīnāmies par kaut ko. Nu, labi, tur varbūt kaut kādās veterānu grupās. Nu, galvenais ir tas prieks, katrā ziņā tieši tas, ka tu kaut ko izplāno, realizē un tev sanāk. Tas jau ir tas galvenais, kāpēc, man liekas, cilvēks vispār. Nu, tāpēc man žēl, ka runas par tiem veterāniem, kuriem tur neko neplāno, bet ka bērniem ļoti bieži ir tā, ka uztais distance, ar kuru bērns netiek galā, nu, tas ir pats sliktākā ziņa, ko var nodot. Viņš aiziet no turienes domā, es esmu muļķis, man tas nesanāk, es labāk darīšu kaut ko citu. Nu, diemžēl mums netrūks tādu distanču plānotāju vai neplānotāju, kas to... Labi. Es vakar noskatījos video, ko bija uztaisījis Stirnbuks par pagājušā gada. Jūs 70 gadu dzimšanas dienas ballīti vilkā. Un tur kāds komentārā bija rakstījis, es ceru, ka es 50 gados varēšu tikt ar vilku galā. Jums ir kāds noslēpums, kā saglabāt tik mūžu garu? Es nezinu, kāds tur var būt noslēpums. Dari to, kas tev patīk, un dari to ar prieku. Nu,
Īstenībā man tiešām likās, ka tas 5. soks būs pēdējais, ka cik tad var, bet pēc šā gada es domāju, bet varbūt, ka es varu līdz 75 izvilkt, jo tad varētu atkal to ģimeni ievilkt. Viņiem ir pārāk aizņemti, lai viņi visi kopā sanāk. Pagājušajā gadā gluži visi nebija, bet bija daudzi. Tā kā, jo tā es viņiem arī pateicu, nekādu ballīti, kādas svinības, bet jums ir jābūt Latvilkā. Viņi kaut kā mēģināja, cik bija viņu spēkos ierasties. Un katrs savu iespēju robežās kādu gabaliņu tur pakustēties. Man jau arī, man vecākā meita, cik vien var skrien, bet viņi ir ārkārtīgi aizņemti ar savu Rīga Tegals. Un līdz ar to. Nu jā, Ēriks atceros, viņš gada jaunieks, pa mani ātrāks bija ļoti bērnībā. Nē, viņš ir, viņš ir, man liekas, viņam galvā ir nezinu kāds kompjuters, viņš ir ļoti, ļoti gudrs, bet jā. Dzīve ievieš savas korekcijas. Viņš jau katru gadu, šogad laikam nav sanācis, viņš katru gadu skrien vienu ultru, bet ne Latvijā. Kā domā? Kādu mums te ir Smilškalnu. Uzkāpām augšā kaut kur. Varam griezties kā tur kaut kur lejā. Redz, jau galva sagriezusies, jau vairs nevar saprast, kur mēs bijām, kur nebijām. Te tā ir. Tad es saku, te salikt kaut kādus mazus kontrolpunktiņus par tiem pudurīšiem būtu ļoti interesanti. Kā es brīžiem ies uz jūs, un tad uz Ai, ne, tas nekāda atšķirība. Ar to jūs vajag interesanti, jo es kādu brīdi arī strādāju LCSīs pēdējos gadus vidusskolā. Un viss ļoti tracināja ar to jūs, jo viņam uzreiz, tas cilvēks kļūst pieaugušāks, tu viņu uzrunā ar jūs, un tas viņu patiesībā kaitina, viņš maz negrib būt pieaudzis. Bet es to motivēju to, ka angliski viss runā uz jūs un neko nevar darīt, jo, par to vidu iznāca tā, ka es pārkvalificējos, jo ar to mežsaimniecisko darbību nekas tur baigi nesanāca. Visādu apstākļu dēļ nokļuvu Rīgā Mežsaimniecības problēmu institūtā. Tas gan bija pateicoties dzīvesbiedram, kurš man bija ļoti, ļoti izcils students, un tā institūta vadība gribēja viņu pa katru cenu. Citādi mums vispār būtu spīdējis Daugavpils 77. gadā. Un tad nekāda sporta visticamāk. Bet trāpījos kaut kā ne tādā laboratorijā, kur nekas prātīgs nenotika, kur ekonomiskais efekts tika rēķināts pēc principa, kā partijai un valdībai vajag. Un diezgan ātri es no turienes aiztinos prom. Un tad bija visādi, tad bija bērni, bet 92. gadā, kad tur juka un bruka viss, ieskaitot ģimeni, atklājās, ka vajadzētu strādāt. Bet kur? Ja man būtu paņēmuši par apkopēju lielajā tur Silavas ēkās Laspilī, droši vien es mierīgi mazgātu grīdas, bet neņēmu, tā bija baigā blata vieta. Un tā kā man tai brīdī jau meita mācījās 50. un es biju jau pāris gadus paraudājusi pie angļu valodas un mainījās valodas politika valstī. Gribēju mācīt no 3. klases, agrāk bija no 5. Un visi vecie skolotāji teica, ne, mēs ar tādiem nekrāmējamies, viņiem neko nevar iemācīt, mēs nedarīsim. Tad es aizgāju Salaspilī uz skolu un teicu direktoram, ziniet, man liekas, ka es to varētu. Viņš teica, ok, stājieties universitātē un aiziet. Tā es 2 gados paralēli strādājot pabeidzu pie Latvijas universitātes pārkvalifikācijas programmu. No tā laika līdz pat 2010. mācīju angļu valodu. Ļoti, bija forši. Tad, principā, visu mūžu esat bijusi angļu valodas skolotāja? Visu mūžu ne, bet no 92. jā. Es biju pārspēlēju darba mūžu. Lielāko daļu. Līdz tam tur bija visvisādi, jā. Tad. Ok. Arī, kad biju skolā, centos, vēlāk vidusskolā mazāk, bet Salaspilī atceros, ka ar bērniem skāpām vilcienā, pēc stundām braucām uz Magnētu, jo tagad, man liekas, tā nemaz nedrīkst. Un nemaz nedrīkst paņemt 6 bērnu un vest kur ellē, ja tev tas viss nav apstiprināts ar parakstiem uz zīmogiem vēl visu ko. Bet tad mēs mierīgi. Uz to pašu Lilasti vai uz to pašu Priedaini vai vēl kaut kur. Kas tad jau vilcienu biļeti neko baigi daudz nemaksāja, Magnēta dalības maksa arī ne. Un tagad vēl dažs labs no maniem toreizējiem skolniekiem arī ir mežā. Jā, man liekas, par to jaunatnes iesaisti. Tagad, ja tu vedi bērnus uz sacensībām, tad cerams tev nekas par to nebūs. To nevar īsti zināt, jā. Bet... Nevis būs kaut kas labs vai... Tikko ar skolu mačiem, jā, tā tad man ir 2 mazdēli teiks vidusskolā. Pēkšņi es pamanu pavasarī, tur ir daži pieteikti, jo arī jāvien puikām tur daudz. Skatos, nav viņu pieteikumā, bet ir atlikusi laikam 1 vai 2 dienas. Un nāk, tas bija pirms lieldienām, jā, un uzreiz termiņš beidzas, lieldienas sāks. Ko man tagad darīt? Zvanu uz skolu, kancelēju.
Saku, man vajadzētu kaut kā pieteikt bērnus. Jā, bet sporta skolotāji jau reiz gājis mājās. Es saku, iedodiet numuru. Mēs nedrīkstam dot nekādu numuru, datu aizsardzību. Bet tā kancelejas darbiniece bija tik laipna, ka viņi paņēma otru telefonu, piezvanīja skolotājai un izskaidroja, ka ir jāpiesaka 2 puikas no tādām un tādām klasēm. Tad tas arī notika. Viņi aizbrauca un Olivers, kurš man ir futbolists būtībā, tomēr tika finālā. Izcīnīja savu 5. vietu. Ļoti labi. Bet tur, diemžēl, es neko. Talants viņam ir no tēta milzīgs, bet futbols aizņem visu nedēļu. Un ļoti, ļoti reti izdodas viņu uz mežu tagad dabūt. Kā jūs domājat, orientēšanās sports, tie, kas nodarbojas ar šo sportu tādā atlēta līmenī, viņi necieš no tā, ka tas tiek uzskatīts vai redzēts kā tāds ģimenes tautas sports, nevis augsts sasniegums sports? Mūsu sabiedrībā jau droši vien nav, jo te nekāda Šveice, kur, teiksim, Simona Neglī bija valsts gada sportisti. Nezinu. Man liekas, ka ja cilvēka mērķis ir kaut kā tikt par kaut ko uzskatītam, tad viņš varbūt arī piestrādā pie tā, ka viņš izvēlas kaut ko ļoti respektējumu no citu puses. Bet ja tas ir priekš paši. Nē, protams, ka tas līmenis, kādā mums tur, teiksim, ir Sandra vai šobrīd uzlacošā zvaigzne Matīs vai bija Edgars. Tas ir atkal pavisam citādi. Tādā savā dziļākajā būtībā, protams, ka tas ir tautas sports. Vai tas jau neizslēdz? Tāpat no kalna taču arī šļūkā ļoti daudz cilvēku. Daži no viņiem kļūst par izciliem slalomistiem vai kalnu slēpotājiem. Jā. Un skriešana arī. Skriešana tas pats. It kā es un Serjogins dara vienu un to pašu, bet tomēr negluži. Tieši tā. Jā. Ok, Gonta. Kas tālāk? Kamēr var, tikmēr kusties. Kas tad varbūt vēl tālāk? Ir cerības, ka varbūt vēl arī kāds mazbērns kaut ko gribēs un varēs. Ja man te mazmeita gan, šogad viņai 5 gadi paliek, tad viņa vairs pagājuši gadu viņa vien neizskrēja Rīgu līdz 4 gadiem. Magnēta arī viņa ir gatava skriet. Mazākā, kurai vispār vēl nav 3 gadi. Ja aizbrauc uz Magnētu un viņu nevar distancēt, tad ir histērija. Jo viņai liekas, ka vajag. Protams, ka tas viss notiek tikai kopīgā iešanā. Bet vēlme ir. Patiesībā cilvēki ir ļoti dažādi. Un viņu pārliecība par to, kas ir laba, jauka, interesanta dzīve, ir arī dažāda. Tas jau ir viss. Ok, Gonta. Teikšu tev lielo paldies. Tak sarunāju visādi saplamības daži. Droši vien. Nekas. Mums tas viss interesē. Paldies. Un kāds secinājums? Kustamies ar varam un iesaistam jauno paudzi. Bet protams. Nē, tas ir katra narkomāna pirmais sapnis. Iegūt vēl vairāk narkomānu sev blakus. Par to vispār šaubu nav. Jā, par veselīgām atkarībām. Labi, paldies mūsu skatītājiem, klausītājiem, visi, kas mums klausījās, skatījās. Kaut kāds, vai tu esi aktīvs sociālos tīklos? Mēs liekam linkus. Cik aktīvi? Lasītas viņus lasu, dalos ar pazudušiem suņiem, bet tā, ka es no sevis kaut ko rakstītu, tas droši vien nav baigi. Ok. Piesakojiet Gontai, varbūt atradīsiet kādu pazudušu suni. Un labi, paldies tev liels. Un paldies mūsu skatītājiem. Paldies par uzaicinājumu. Kaut gan es jau teicu, ka jūtos kā amatieru teātra apkopēji, ka uzaicinājuši Holivudā parunāt par mākslu. Beidziet, nevajag sev novērtēt uz zemi. Mēs visi iedvesmojamies. Apkopēji ļoti cienījami. Nezinu, vai tas teātris varētu bez apkopējas. Bet jūs esat ļoti iedvesmojuši priekš mums visiem, kas sapņo sportot ilgus gadus. No tādu viedokļu. Es publiski esmu kādreiz izrunājis, ka es gribu 100 maratonus noskriet. Ne jau man to ciparu vajag ideju vienkārši, lai es tā turētu sev formā, lai es varētu to darīt ilgus gadus un būt pie labas veselības. Veselība, bet veselības apcīnību mēs vairs nerakstām, jā? Rakstam, jā, es neesmu. Veselība ir ļoti interesanta lieta. Arī tagad es jutos stipri slikti pagājušajā nedēļā, bet biju rogainīgs. Un, lai cik tas dīvaini nebūtu, sestdienas, svētdien, viss notika, nekāda problēma. Pirmdien pienāk, atkal ir slikti, ir reibst galva, ir drudzis un vēl viss kas. Bet jāsaka, saistībā ar pirmo vilku, to gan es aizmirsu pieminēt. Tātad bija pirmais vilks.
20. gadā. Tas vēl bija tas Covid gads, bet es biju stingri ieņēmusi galvā to vilku. Gribu vienīgo reizi mūžā, pirmo, bet gribu. Bet mēs bijām gatavi Eiropas čempionātam Rogainīgā Tukumā ar Viesturu Ziediņu, kurš diemžēl ir aizsaulē un mums tā komanda vairs nepastāv. Un viss man saka, tu esi traka, 70 km, tas nav normāli, tas nav reāli. Un tad es domāju, Viesturs ir vienīgais cilvēks, kurš, ja viņš man stingri pateikt, nē, tu nedrīkst, jo mums pēc 2 nedēļām ir čempionāts, ka tad man viņu vajadzētu uzklausīt. Bet ļoti stingri viņš to neteica. Viņš teica, īstenībā 30, es vēl saprotu, bet 70. Bet es tik un tā biju ieņēmusi galvā. Tad es to vilku pieveicu diezgan cītīgi. Neiekļāvos kontrolē, bet viss bija labi. Tagad paiet tās 2 nedēļas, ir Rogainīgs, mēs sākam iet. Jo parasti es biju tā, kas tā kā gāja tomēr enerģiskāk. Pēc 3 stundām es jūtu, visas kaut kādi muskuļi sāk tā kā palikt dīvaini. Un tagad es saprotu, vajadzēja taču rehabilitēties, vajadzēja kaut ko masēt, vajadzēja kaut ko darīt. Bet nekas viss ir. Un es taču jautājumā, ko lai tagad dara? Mēs ejam pie kaut kāda sakas, satiekam doktoru Bruņinieku, kas saka, klausies, tev nav kāds pretsāpes plākstēs, man te sāp, visur velk. Viņš saka, ir man skalpelis, dod šurp, ko vajag nogriezt. Ejam tālāk, pienāk naktis 4 no rīta, sūta vispār. Nevar. Es saku, es vairs nevaru paiet. Es tur saku, tad mēs ejam uz finišu. Es saku, jā, līdz finišam 25 km. Bet ejam. Un lai cik tas dīvaini nebūtu, mēs aizgājām līdz galam, tā mēs arī uzvarējām. Bet tā pašiedvesma, kas man bija vajadzīga pēdējās 8 stundas, es gāju, elpoju un skaitīju. Tu to vari. Tev tas ir jāizdara. Tev, tā doma, ka tu nedrīkst komandas biedru iegāzt. Es domāju, būtu es viena pati, ak, Dievs. Un tas kārtējo reizi pārliecināja, ka ir tas kaut kāds psiholoģiskais moments, kas tevi uztur. Un vēl pašā pirmajā 24 stundniekā, kas tā bija jau pirms 20 gadiem. Tur bija arī interesanti. Mēs gājām trietā. Kosmačs, mēs gājām pirmo reizi. Mādas kosmačos tātad. Un vēl viena dāma no cēsīm, kas bija orientieristi, bet nebija pārāk aktīva. Bet es viņu nolūku pierunāju, jo no kosmača, kā lai saka, nenormālā psiholoģiskā spiediena un milzīgās fiziskās aktivitātes man bija bail, ka es tikšu piebeigta. Līdz to mēs bijām 2, bet gāja mums grūti. Un pret rītu bija tā, ka ejam atpakaļ uz to saucamo centru, Hašhaus. Tas bija, visi plāni bija nojukuši. Bija 6 vai 7 no rīta, bija milzīgs nogurums. Un kā bijis, ka ne, beidzot pie lielā ceļa ir krūma, mēs abas komandas biedri ielienam krūmos zināmas vajadzības dēļ. Kosmačs aiziet uz priekšu. Lienam ārā, nevar ne pietupties, ne piecelties. Sāp pilnīgi viss, kas var sāpēt. Izlienam uz ceļu, tajā brīdī brauc garām mankus. Ja rauga tā, kur jums ir 3? Mēs sakām, mēs bijām krūmos, pakakāt, viņš pagāja uz priekšu. Tūlīt sasauciet viņu. Sasauks tu Kosmaču. Viņš saka, tā labi. Un idents tad bez visiem viens. Idents pie viņa. Viss skaidrs, esat diskvalificēti. Neko. Diskvalificēti. Ejam uz priekšu, satiekam Kosmaču. Sakām, esam diskvalificēti. Bet labi, ejam līdz galam. Bet tā sajūta tajā brīdī, kad tev pasaka, ka tu esi diskvalificēts, tev vairs nesāp pilnīgi nekas. Ir nenormāls nikrums. Protams, tā kā pašam uz sevi vai uz to, ka nav saskaņas. Bet pārgāja pilnīgi viss sāpes apstūri. Mēs nogājām līdz galam. Un tad izrādījās, ka bija daudz skarbāki grēcinieki par mums, kas ir vienkārši ielīduši un sadalījušies. Tur kaut kādus jauniešus tiešām noņēma, bet mums teica tā, labi, ja jūs būsiet pirmie, tad jūs nebūsiet pirmie. Un tad noņēma mums kaut kādus punktus par to vietu, kur tā kā mēs nebijām kopā, un otro vietu mēs izcīnījām. Bet tas arī ir piemērs, ka viss ir psiholoģija. Ļoti viss, izņemot, ja tu tiešām nolauz kaut ko vai es nezinu. Viss ir galvā. Tas arī ar to vilku patiesībā, viss ir galvā. Ja tu domā, ka tu vari, tad tu vari. Ja tu domā, ka tu nevari, tad tu nevari. Taisnība tā vai tā? Jā. Okay. Tā, ka notiek ar tām ekstrēmām situācijām. Jā. Super, paldies tev, liels Gonta. Paldies, skatītāji. Un spiediet zemāk linkus, ko mēs tur ieliksim. Un novēlam vēl daudz vilkas noskriet Rogainīgas un vispārējā. Mēģināsim.